Labdien, te ir Skals, un es tagad jums parādīšu, kā lietot nullbevel un sky tekstūras. Es esmu Hammerī jau iekšā. Teiksim, uztaisīšu grīdu. Es jau esmu selektojis bevel tekstūru. Uztaisīšu vēl dažas sienas. Un tad es varēšu jums parādīt, kā šī tekstūra strādās. Tā. Labi. Bevel tekstūra pazudinās vispār faceu Counter-Strike'ā. Tā kā šis ir face, jā. Ko es uzklikšķinu. Tātad viņš var lietot, lai pazudinātu visus šitos faceus ārā no mapes, ko mēs neredzēsim. Un tas ir ļoti labi, jo šitādā veidā mēs varam pamazināt faila lielumu, mapes faila lielumu, un arī labāk performance, tā kā iekšā Counter-Strike uztaisīt, lai mazāk lagu būtu. Labi, teiksim, man visi objekti ir ar šādu tekstūru. Tas ir slikti, jo tagad šitās visas sejas arī tiks uztaisītas un ielikts mapē iekšā. Bet ar šīm tekstūrām tu vari selektot visus objektus. Teiksim, man vajag tikai šitās 1, 2, 3, 4, 5, 6 sejas mapē iekšā. Un šitās vispārējās nevajag. Tātad es selektoju bevel, apply, un tagad, kad kompilēs mapu, nebūs tādas tekstūras vispār mapē. Tagad uztaisīsim jums eksemplus. Es uztaisīšu kastes divas. Ielikšu gaismu iekšā mapē. Un ielikšu arī playerī. Es tagad jums uztaisīšu. Es jums parādīšu, kā iztīsies tā tekstūra mapē iekšā. Tā. Tad, kad taisat objektus, jūs dažreiz teiksit, uztaisiet viņus func-wall, jā. Uz func-wall jūs arī varat likt bevel un null, un tad pazudīs vispār tie facei Counter-Strike'ā. Tā kā labi, es esmu uzlicis null uz to, un šeit bevel, un tagad pastīsimies, kas notiek Counter-Strike'ā. Labi. Tā, jūs tagad redzēsiet, kas notiek Counter-Strike'ā iekšā, kad es šo tekstūru uzliku objektiem. Lūk. Atcerieties, Hammerā man bija kaste, un šeit bija null tekstūra uzlikta. Ne, šeit bija 0,2 uzlikts, un te bija bevel. Tātad jūs redzat, kas notiek Hammerā. Tās sejas vispār pazūd no Hammera. Tātad šeit kastei viss apkārt ir pilnīgi pazudis. Labi, tagad es jums parādīšu, kā es esmu savās mapēs lietojis bevel, null un sky tekstūras. Jūs redzat manu mapi.
te nekas jocīgs nav. Var visas tekstūras labi redzēt un tā tālāk, bet ja izējam no mapes ārā, jūs redzat pilnīgi viss ir ar bevel tekstūru uzlikts. Ja es nebūtu uzlicis bevel tekstūru visām šitām ten 100 kastēm, tad man būtu galīgi sūdi. Es atvainojos, bet tā būtu. Un tā tekstūra man ļoti daudz palīdzēja. Sky es esmu uzlicis uz šīm lietām, tāpēc, ja es uzliktu bevel, tad player izkrist viņam vienkārši cauri, bet Sky ir apmēram tas pats, kas bevel, bet viņam nevar izkrist cauri, tātad es uzliku Sky šeit virsū. 0 es arī esmu lietojis, 0 es lietoju šeit. Jo, ja es uzliktu bevel šajā vietā uz grīdas, man būtu problēmas tādas, ka playeri varētu te iestrēgt un tā tālāk, tāpēc, ka caur bevel var izkrist. Un var tādas problēmas dažreiz būt. Tā kā uz grīdas labāk lietojat 0 vai arī Sky. Un tas arī ir viss. Es ceru, ka jūs sapratāt, pa ko es runāju. Uz visām sejām, ko jūs neredzēsiet Counter-Strike'ā, uzlieciet šīs tekstūras un viņas pazudīs. Un nebūs ar viņām nekāda problēma, būs daudz mazāk laga un tā tālāk.